Baigā sportiskā beiba man blakus. Kā tu jūties šorīt? Lieliski. Lieliski aizpampuši seju. Mēs ejam sportot pirmā lieta no rīta. Frīzija. Tā jau tev pierasta lieta. Es laikam neesmu tā darījis sen. Iet arī Man izjām. nav pierasta lietas, nes tā nesportojuši jau. Izjām jau. Smukā, tīrā un būžī luksus klases. Es tagad sačakrēšu galotnes, bet Monako ielām. Un ir patīkami atsveicinoši. Labi, ka es vakar Monako ieķēru Decathlonā krēklu pa 15 eiro, kas man likās krūti, kad nav viss pārcenos tikai tāpēc, ka tā ir tā vieta. Un jā, tagad man ir dry fitiņš, ar kuru es varu iet pārgājienos. Un ir diezgan skaisti, un viņi arī kaut kādas fiskultūriņi, par ko nevajag aizmirst atvaļinājumos. Mēs esam atžirguši no rīta haika, kas patiesībā diezgan bija produktīvs. 7 km pa kalniem augšā lejā, pat pulsiņu varēja noķert diezgan labi. Un esam atbraukuši ar autobusu līdz Nīcai, iesim atpakaļ kājām. Tā vieta, kur mēs paliekam, ir aptuveni, gandrīz stundas gājienā no šejienes, tieši no Nīcas, vairāk tāda līča Francijas piekrastē. Katrā ir diezgan līdzīgas lietas, bet bišķiņ citādāk. Turistu apjoms, vairāk vietējie tur, mazāk vietējie citur. Tad pat cik mēs pa lielam it kā braucam uz Nīcas šodien, mēs apskatīsim, kas un kā šeit notiek, kur var forši paēst. Centīsimies nepazaudēt telefonus. Ko tu esi jau novēlējusies? Skatos mammai. Ok, kā var redzēt pēc manas pieres, mēs esam diezgan labu laiku pavadījuši Nīcā šodien. Un šis ir skats, ar ko kārtējs skats šajā vlogu sērijā, ar ko padalīties. Es aplikošu kameru otrādāk. Ja jūs meklējat romantisku vietu, kur bildināt kādu, pamēģināt šito. Diezgan labs variants varētu būt. Ejam fočēties. Content creation.